Labdien visiem! Šodien 6. janvāris 2024. gads. Tieši precīzi kā arī pirms gada, arī mēs šogad monitorējam Daugavu, kura pilnīgi tāpat kā iepriekšējā gadā izrāda kaprīzītes un ir uzsākusi savu, kā saka, ziemas palu laiku. Jāsaka, ka pa šīm dienām problēmas bija vairāk Pļaviņas un Zeļķu tilts, kur ūdens svārstības bija 2 metru robežās, uzkāpa līdz dzeltenajam līmenim, bet šobrīd ir krītas un arī tagad krītas, bet tas nozīmē to, ka ūdens masa vairāk tiek pacelta šobrīd tieši pilsētā, un no vakara līdz šim brīdim ir ūdens līmenis cēlies apmēram par 90 centimetriem. Monitorējam visas iespējamās aplūstošās vietas. Jāsaka, ka Sakas salā ir jau dažas palienas aplūdušas, ir dažas vietas, kur kā katru gadu gandrīz ir aplūduši arī ceļi, bet pagaidām bīstamību nekādu nav. Skatāmies, kas notiks. Temperatūra diezgan nopietna, mīnus 20, mīnus 20,5 grādu bija no rīta uz Sakas salas tilta. Šobrīd iespējams saulīte ir uzlikusi un ir jau maigāks tas temperatūras rādījums, bet nākošo dienu rāda vēl lielāku salu. Vižņi turpina krāties, turpina iet. Šodien izkustējās Sakas upe, kura bija aizsalusi un kura ļoti mierīgi uzvedās un ūdens gāja papakšu, tad šodien viņa tika izstumta un domāju, ka tas sastūmums kaut kur arī apstāsies un tas atsauksies ūdens līmeņa svārstībās pilsētā. Bet atskaitījās arī dambja būvnieki, tātad dambis šobrīd ir drīzāk stiprāks nekā vājāks par iepriekšējo gadu, jo visas darbības, kas tika veiktas iepriekšējā gada periodā pie dambja, viņas visas tika veiktas ar iespēju viņu tieši stiprināt, nevis kādā brīdī vājināt un atstāt. Līdz ar to ceram, ka problēmas tādas, kādas bija pagājušajā gadā, mūs nesasniegs, bet tas nenozīmē, ka ūdens līmeņi un aplūstošas teritorijas nebūs. Līdz ar to sekojam līdzi, monitorējam līdzi, skatāmies, sekojam mums līdzi, mēs dosim visu informāciju tekoši un raiti. Paldies!